Lai varētu vēlētāji, respektīvi jūs, kļūt vēl tuvāk saviem deputātiem, kandidātiem un pēc tam deputātiem, mēs iesakām samazināt, palielināt to Saeimas vēlēšanu apgabalu skaitu no 5 apgabaliem uz 13 apgabaliem. Un šīs maiņas, jūs jau varat manīt, kā tagad reaģē partijas uz to pirmo maiņu, kad jāmeklē ir vietējie vadītāji katrā apgabalā. Jo tagad nepietiks ar to, kad slavenais vadītājs, kur atbalstīs ar miljoniem latu vai tūkstošiem latu, tad viņi ievēlēs un viņš atbrīvos tās vietas citos apgabalos. Tagad tā nebūs. Viņi ievēlēs tikai vienā vietā, vienā apgabalā, viņš nevienu vietu neatbrīvos. Un tur ir diezgan liels konsekvences, kas tagad jau sāk parādīties, ka partijas sāk domāt par savām kampaņām un par savu taktiku un stratēģiju vēlēšanās. Tā kā visas šīs 3 maiņas ir fundamentāls maiņas, kas iedarbosies, lai uzlabotu Saeimas kvalitāti. Un vismaz es teikšu tā, ja atbild uz šiem pēdējiem 3 jautājumiem ir jā, tad vismaz man partija un kandidāts liekas tīri simpātiski. Ir jau cits prasības, kas būs, bet manā uztverē šīs ir tādas 3 absolūti fundamentālās. Pavisam praktiski, pirms ejat balsot. Tāpat, kad iet iepirkties, vislabāk uzrakstīt ir tādu sarakstiņu, ko grib nopirkt un nepērk neko vairāk, un tādā veidā var smuki ietaupīt naudu un nekļūdīties. Tā kā vispirms, ja jūs ejat balsot, un es ceru, ka jūs visi iesiet balsot, izšķirties par sarakstu, par kuru savu balsu nodosiet. Jūs esiet ilgi par to domājuši, cerams jau no šodienas, ja ne no šodienas, tad no augusta. Es domāju, ka pēdējā brīdī, tad kaut kādā veidā, kaut ko redzot pa ceļam, nebūtu tas īstais iemesls mainīt savu izšķiršanos. Izšķirties par kandidātiem tagad. Un šito vajadzētu arī katram izlietot. Mēs varam likt plusus un mēs varam svītrot. Tas nozīmē, ja kāda partija, kāds partijas oligārhs vai kā, ir noteicis savu kārtību savam sarakstam jūsu apgabalā, jūs varat to mainīt, jūs varat to grozīt. Un tāda iespēja ir faktiski ļoti reti kaut kur citur pasaulē, kur ir proporcionālā sistēma, bieži vien ir saraksts, kurus nevar mainīt. Kārtība ir tāda, kāda viņi ir. Mums šitā ir viena milza priekšrocība, ka mēs varam to izmantot un esam izmantojuši. Jūs padomājiet, kā Sraumas kungam gāja un kā Ūdes kundzei gāja, kad viņas izsvītroja, viņi netika Saeimā iekšā. Un tur parādījās tautas suverenā vara. Viņi noteica lielā mērā, varbūt ne visi, bet noteica to, ka šie cilvēki mūs nepārstāvies Saeimā. Un paņemiet līdzi, uztaisiet špikeru, lai atkal pēdējā brīdī nav tur jāmeklē un tā tālāk, kur to plusu likt un kur svītrot. To jau var uztaisīt tādu mazu sarakstiņu. Tad atkal tā lieta ir daudz vienkāršāka.